Ar karstām cīņām iesākās Latvijas autokrosa čempionāta 2024. gada sezona. Pēc katra no 6 posmiem atskatīsimies uz notikumiem trasē, sezonas ātrākajiem pilotiem un viņu cīņām par čempiona titulu. 12. maijā norisinājās Latvijas čempionāta pirmais posms Brenguļu autotrasē. Lieliski pārredzama, dabīga reljefa ieskauta. Brenguļu trase vienmēr patikusi gan sportistiem, gan skatītājiem. Trases novietojuma dēļ neviena cīņa netiek palaista garām. Sacensību dienas rīts bija ļoti saspringts un darbīgs. Komandas šeptējās kā milzīgs skudru pūznis, kur katrs dara savu darbu. Kāds mainīja riepas, cits pievilka pēdējo skrūvi un piloti kala plānus šīs dienas cīņām. Sportisti startēja 5 bagiju un 4 salona automašīnu klasēs. Jau pašā rīta agrumā ieradās arī pirmie skatītāji, lai aizņemtu labākās vietas ap trasi. Pirmie uz starta stājās super ātrās B1600 bagiju klases sportisti. 6 benzīnu galvu konkurencē izteikts līderis bija Niks Apfelbaums no Ventspils. Niks uzrādīja labus rezultātus gan visos 3 kvalifikācijas braucienos, gan arī finālā atstāja konkurentus tālu aizmugurē. Putekļiem nosēžoties un emocijām norimstot pēc jaudīgāko bagiju braucieniem, startiem gatavojās 10 mazie ķipari no mini bagiju 160 kubikcentimetru klases. Atšķirībā no jaunās XTM mini bagiju klases, šeit bagijiem atļauts arī motors vīlēt. Nepārspēts palika Ivo Ošs ar 5. starta numuru. Ivo dominēja visos braucienos, izcīnot pirmās vietas un nedeva nekādas cerības pārējiem sportistiem arī finālā. Nākamie uz starta stājās Junior Extreme klases braucēji. OC Racing komandas sportists Roberts Čākurs ar 88. numuru izcīnīja 1. vietu savā klasē, un turpat aiz līderi 2. vietā finišēja Marcels Romanovskis ar 333. Un atkal atgriežamies pie bērnu minibagijiem – XTM minibagiju klase. Šogad jauna klase, kurā pirms sacīkstēm dzinēji tiek izlozēti. Viss ir pilnībā atkarīgs no sportista un viņa prasmēm. Arī šajā klasē uzvarēja OC Racing komandas pārstāvis Marijans Bērskalns ar 95. numuru. Pirmajā kvalifikācijā Marijans nobrauca tikai 5. vietā, bet pamazām ieskrējās un pārspēja visus savus cīņu biedrus. Bagiju braucienus turpināja Extreme klase. Brenguļu posmā atkal super ātrs bija Mikus Neško, aiz sevis atstājot pagājušā gada čempionu Robertu Rumbanieku. Izskatās, ka Neško šogad ir apņēmības pilns pierādīt, ka viņš joprojām ir ātrākais Extreme braucējs. Fināla brauciens baigi baudāms, beidzot uzlīdzināja trasīti pirms mums. Tā pa smuko varēja pilnu visu laiku vilkt. Baigi patīkami bija braukt, ritīgi patika. Bagijs ir tas pats, bet ir veikti uzlabojumi. Arī sevī veicu uzlabojumus -10 kg. Un tas uz šitiem bagijiem arī baigi strādā. Tā kā pa ziemu ir pastrādāts, tagad tik jāmoc. Salona automašīnu Open klasē Brenguļos startēja 8 sportisti. Ātrākais bija Rudolfs Bogens, kuram izdevās fantastisks apdzīšanas manevrs fināla priekšpēdējā līkumā. Savukārt Jeršovu ģimene sāka pārņemt kontroli Open klasē. Intam un Kitijai šogad pievienojas vēl arī Marks Jeršovs. Vaz klasika! Šai kompānijai šogad pievienojies leģendārs sportists Uģis Traubergs, kurš 2000. gadā izcīnīja Eiropas čempiona titulu autokrosā. Taču pa priekšu visiem šoreiz brauca valmierietis Edijs Zimza. Neatlaidīgās cīņās 1600 klasē 1. vietu izcīnīja Dāvis Ūdris, 2. vietā pagājušā gada čempions Jānis Nagla. Arī šīs klases cīņas pirmajā posmā sola pamatīgu intrigu visai pārējai sezonai. Un pati dūlākā klase 2000 super. Šitiem gadiem, kamēr es teiktu, mežoņi vienkārši. Vislielākā konkurence, vislielākais dalībnieku skaits. Vairāk kārtējs čempions Ritvars Kārkliņš atkal ir atgriezies, lai cīnītos par titulu. Diemžēl pirmajā posmā fināla brauciena izšķirošajā brīdī Kārkliņu pievīla tehnika. Taču lielisku ātrumu sezonas pirmajās sacīkstēs demonstrēja pagājušā gada čempions Ivo Gabrāns, un ļoti iespējams, ka Kārkliņam nebūtu izdevies viņu apdzīt arī
tad, ja ar tehniku viss būtu kārtībā, te būs spraiga cīņa visai sezonai. Šoreiz uz otrā goda piedestāla pakāpiena Dainis Krūmiņš, 3. Viestures plētiens. Pirmais numurs neliek vilties. Jā, tiešām perfekti, labs brauciens, labs starts un pirmā vieta fantastika. Paldies visiem skatītājiem, dēļ jums mēs tik labi šodien braucām. Pirmais! Notikumiem un emocijām bagāts bija pirmais posms Brenguļos. Sportisti bija kā izsalkuši pēc sacensībām un katrs cerēja uzvarēt. Bet kā jau vienmēr, tie, kas kārtīgi pastrādāja pa dienu, vakarā varēja priecēt savus fanus kāpjot uz goda piedestāla. Nākamais Latvijas čempionāta posms jau pavisam drīz 26. maijā. Tad tiekamies Lietuvā, Pluņģes trasē.